dzīve ar ķeksīšiem. Es nezinu, kā ar tevi, bet man ir tā. Biju apņēmusies, un joprojām esmu apņēmusies, veselu gada garumā likt Instagramā vismaz pa vienam rīlam saistībā ar tematiku, kas man ir tuva, interesē, un ir arī saistībā ar to subjektu, ko es esmu mācījusies. Neirolingvistiskā programmēšana. Mani fascinē, kā darbojas smadzenes un kā mēs varam šo smadzeņu darbību, zināšanas par šo smadzeņu darbību izmantot, lai varam dzīvot pilnvērtīgāku dzīvi. Nu, lūk. Un man apņemšanās ir tāda, ka es katru dienu, gada garumā, likšu šādus maza apjoma video rīlus par tēmām. Un skat, ka man ir ķeksītis, un uznāk šitāds vīrus, kas nespēja man parunāt. Ne arī loģiski, protams, kaut kādi emocionāli iesaistīties tajā tēmā, kas man patiesībā ļoti interesē. Un tā ir pagājusi nedēļa, un kaut kādā brīdī es mēģināju noturēt. Pirmās 2 dienas es nespēju vienkārši pamosties, jo es biju atslēgusies. Un tad es 3. dienā mēģināju uztaisīt video, kur ieliku, un pēc tam sapratu, ka tam nav pilnīgi nekādas jēgas nav. Jo formālais ķeksītis tev neko nedod. Tā ir atrakstīšanās. Tas ir tā kā aiziet uz skolu sazubrījies. Un cik tam ir vērtība? Tam nav nekāda pievienotā vērtība. Un, kā saka, slimības ir, lai tu pārdomātu konkrētas lietas, kas tev ir aktuālas. Un viena no atklāsmēm man bija šī. Man personīgi ir ķeksīši. Formālie ķeksīši ir traucējoši. Ar šo es gribēju padalīties, jo es domāju, ka daudziem tā arī varētu būt. Ka, jā, es taču daru to, un reāli nekas jau nenotiek, jo tas viss ir formāli. Tas nav pēc būtības, un tam nav nekāds jēgas. Nu, lūk, jauka jums diena!